Uzmanību, gatavību, starts un atbalstējam dalībniekiem. Dalībnieki, ja vēlaties startā, tie pirmais sešnieks. Patiesībā, tad, kad man aicina vadīt šādu tipu pasākums, man vienmēr tāda dilemma, vai tiešām es esmu jau tik vecs un nespējīgs, ka man aicina tikai vadīt, nevis piedalīties kā sportistam. Jo, principā, es pats sevi uzturu visu laiku labā formā. Protams, nevaru salīdzināt sevi ar tādiem profesionāliem augsta līmeņa sportistiem, kur to dara dienā. Man tomēr vairāk sanāk organizēt un vadīt šādas spēles. Bet, lai saglabātu kaut kādu zināmu autoritāti šajās sporta aprindās, man vajag sevi uzturēt formā. Es nevaru izplūst, es nevaru arī sevi nepierādīt. Bet, runājot par šo pludmales spēku kā jaunu, tādu pamatīgu tradīcijas aizsākšanos šeit Liepājā, kas jau sevi izsenis ir pierādījusi ar spēcīgiem vīriem un spēcīgām sievām un ar daudzām citām labām sporta disciplīnām un ar labiem sportistiem. Šis pierādīja un apstiprināja to, ka šī ir vieta, kur spēkam dzimt. Un tas nosaukums sevi attaisnojas, jo lielākā daļa sportisti šeit bija no Liepājas. Visi kā viens. Kā nomērīts standarts, tādi drukni miesās, spēcīgi plecos, labi trenēti kājās. Un dalībnieku skaits varēja būt lielāks, protams, kā jau organizatoriem vienmēr varētu šķist, bet es teikšu, ka priekš pirmām sacensībām bija ļoti pieklājīgi, jo man patīk teikt, ka labas lietas viņām nevajag reklāmu. Viņas aiziet no mutes mutē, no auss ausī. Un, tici man, Ārti, arī nākamgad šeit, es domāju, būs tie paši, plus vēl uz pusi vairāk, jo šie dalībnieki tagad brauks uz mājām, uz savām pilsētām, uz saviem ciemiem un teiks, zini ko, šodien Liepājā bija pludmales spēks, vienkārši fantastiski norganizētas spēles, labā atmosfērā, labā tādā ģimeniskā noskaņojumā. Nu, redzējām, arī atbalstītāji ar ģimenēm, ar bērniem, ar sievietēm bija atbraukuši. Domāju, ka nākamgad būsim vēl vairāk. Taisīsim ziemā sacensības, lai tā sporta kustība kopumā aug Latvijā, un prieks redzēt vienkārši, ka mēs nodarbojamies ar kaut kādu sevis pilnveidošanos, un tas ir gan jārunā gan par fizisko, gan par tādu psiholoģisko, garīgo tādu izaugsmi. Man bija liels prieks, un jāsaka tā, vienā brīdī arī gandarījums, ka tu piekriti, kā jau tu pats teici. Neesi tik vecs, lai nepiedalītos, bet tu esi magnēts. Es domāju, ka jebkuram šādu veidu pasākumam, kas ir saistīts ar tādu ielu vingrošanas, ar fizisko vingrinājumu kustību. Un Kaspars man nedaudz arī pačukstēja par saviem plāniem. Es novēlu noteikti tev arī, lai tie plāni izdodās. Paldies, tieši šajā te saucamajā crossfit disciplīnā. Jā. Un es domāju, ka turēsim noteikti līdz šādiem pasākumiem. Varbūt jārunā par tādām arī spēka un arī tāpat laikā izturības sacensībām 3. augustā Rīgā pasaules čempionāts ielu vingrošanā. Domāju, ka kādu arī no šiem dalībniekiem redzēsim skatītāju rindās, jo dalībnieki no Latvijas jau ir atlasīti, bet no visas pasaules 30 valstīm atbrauks. Būs interesanti arī tur tikties. Pirmajā posmā pirmais atskaits punkta nav. Gunti, stāst lūdzu, cik un kā tu koncentrējies, kā tu sadalīji to un kā tev izdevās veikt trasi, jo ar labu laiku 13 minūtēs veikt visus šos vingrinājumus izstās diezgan iespaidīgi. Ka iepazinu šo sporta veidu un arī saprotot, ka vecums vairs nav tāds, kad varētu kaut ko pierādīt citā jomā, atlikt tikai nodarboties ar šo crossfit, un ar šo crossfit sāk nodarboties jau kaut kādu 4 mēneši vismaz stabili. Pirms tam bija stipro skrējiens. Un tā bija arī tā doma, ka varbūt kādreiz Liepājā būs šāds, kā teikt, orientēts uz netik aktīviem sportistiem, profesionāliem. Kā šis informācija nāca, arī sāk gatavoties. Jā, ar savu rezultātu Gunts apmierināts? Jā, tāds man bija arī sagatavošanās laikā. Bišķi korekcijas ieviest tās smiltis. Tās pielikt tādu vairāk slodzīt, bet tā es apmierināts. Ja šāds pasākums notiks vēl vasarā un vēl noteikti ziemā, vai Gunts būtu gatavs arī to apmeklēt un piedalīties? Protams, jā. Lai dzīve ir interesantāk, jāpiedalās, kamēr var, kamēr fiziskais ķermenis ļauj. Gatavojos no brīža, kad tika izsludināts konkurss. Sanāca apmēram mēnesi gatavoties. Protams, treņu process sarežģīts, grūts, bet palīdzēja ļoti daudz kolēģi, ar kuriem kopā arī trenējāmies. Viņi arī daudz piedalījās šodien, vairāk no tiem par iespaidiem sacensību procesā. Protams, vienmēr var labāk, neizdevās varbūt kāds viens otrs vingrinājums, cik ļoti labi gribējās, bet kopējais rezultāts bija labs. Prieks, ka kaut kas tāds tiek organizēts un vienkārši superīgi. Ja šādas lietas būs, Reinis ieteiks kādam, pats piedalīsies?
Protams, piedalīsies arī turpmāk un ieteiks draugiem, lai nāk. Šodien būtu bijuši vairāk, bet, kā jau sportā, gadās traumas, citi netiek. Jāpierunā vairāk meitenes, lai nāk, lai padara šo pasākumu interesantāku un superīgāku.